Čaumeni forši kriptomāni, šodien paviesosimies kaut vienā projektā, ko mēs esam jau bijuši iepriekš, bet pavisam ar citu nozīmi. Tātad Solaxi, Solana Layer 2 projekts, tātad, kā redzat, atkal un atkal, man liekas, pirms nepilniem 3 mēnešiem mēs pirmo reizi šajā projektā viesojāmies, un uz doto brīdi šī lapele, kā var teikt, ir savākusi 27 800 000 pirmspārdošanas kampaņā, un tas ir svarīgi visiem tiem, kuri saprot, kāpēc mēs par šo vispār runājam, kāpēc mēs šos te rādām, un it sevišķi tiem visiem, kur bija atnākuši uz pirmajiem soļiem kriptovalūtās 1.0. Tātad visiem šiem foršajiem cilvēkiem jums ir sava grupa, tātad pirmie soļi kriptovalūtās 1.0. Visi, kas bija seminārā vai kas iegādājās tātad pirmos soļus online kursā, jūs zinat, kāpēc mēs rādām šo te, un jūs zinat, kādā veidā tieši šis te tiek radīts. Un kas ir interesanti, tātad Solaxi ir tieši viens no šiem te tokeniem, mīmu monētām, kurai radīta precīzi tādā formātā un tādā veidā, un izmantojot tieši tās platformas, par kurām mēs runājām pirmo soļu seminārā. Tā kā, hei, ja tu nebija pirmo soļu seminārā, un ja tu gribi zināt, kā šīs monētas, kas var savākt 27 miljonus, cik elementāri un viegli viņas ir radīt, ja, tad tev vēl ir iespēja, ja tu iegādājies pirmie soļi online versiju, arī tur mēs par to visu tā kā runājam. Bet šis nav pārdošanas video, šis ir vairāk kā, lai paskatītos, kas ar Solaxi ir noticis un kādā veidā tad šis projekts darbojās, lai kopumā tā tad varētu šo te visu nodrošināt. Pirmkārtām vienmēr ir svarīga tokenomika. Tokenomika, protams, ir tas, kāpēc cilvēki ir ieinteresēti šajā projektā pirms pārdošanā, tāpēc, ka jums liekas, ka jūs nopirksiet agri, un tad jūs varēsiet vēlāk uzvārīties, kā saka, ja. Kā piemēru var paņemt šo te Wall Street Pepe, ko mēs arī savā kanālā apskatījām, tātad ļoti vienkārši. Tad doma ir nopirkt šeit, kur nav zaļais stabiņš, tātad tur, kur vēl nav nekas sācies, kā saka, ja. Un ja jūs apskatāties, piemēram, šos stabiņus, kā saka, citā griezumā, tad šitā būs vieglāk apskatīties. Ja. Tātad mērķis ļoti vienkārši nopirkt šeit ārpus ekrāna, kad monēta iznāk, un tad, protams, viņu pārdot pēc iespējas augstākajai vērtībai. Tāds ir šis te plāns, un Solaxi neko nav savādāks. Cilvēki, kas met šo te naudu, tātad mēs varētu teikt, met naudu 27 miljoni ir iemesti, ja, šajā te projektā uz pirmspārdošanu, uz ko viņi cer. Tātad divas lietas. Pirmkārt, tas, ka viņi iegūst pirmspārdošanas tiesības un viņiem būs labāka cena, jo ejot cauri, kā redzat, šeit ir 1 diena, 11 stundas, 26 minūtes palikušas līdz kam? Līdz vai nu cena celsies, vai nu tiks savākt šis 28,1 miljoni. Tad viens vai otrs notiek, tad cena atkal nākamajā pirmspārdošanas raundā iet uz augšu. Un šajā gadījumā tas notiek gan no vienas puses, gan no otras puses, tāpēc varat skatīties, kā jūs gribat, bet, jo, protams, izdevīgāk cena, jo lielāks iespēja, ka jūs vienesiet. Otra iespēja, jo jūs agrāk nopirkāt, jo jūs varat iesteikot šeit, un tādā veidā jūs varat ņemt un šeit iesteikojot, saņemt lielākus, kā saka, procentus. Dotajā brīdī 4377,4 Solaxi tokeni jums tiek atalgoti par bloku. Nezinu, kas ir bloks, nesatraucieties, nav svarīgi tik ļoti, ja, bet lūk, var redzēt, cik daudz šī pirmspārdošanas monēta šeit ir iesteikots. Ja. Šajā gadījumā ir tā, ka mēs skatāmies šo te platformu un šobrīd neesmu pieslēdzies pie mūsu, teiksim, šiem te esošajiem projektiem, vienkārši ceļojot. Nevienmēr visus makus var veseli līdz, lai gan cik muļķīgi tas izklausās, jo tas viss taču ir tavā datorā, vai ne? Bet atverot šeit vaļā, mēs redzam, ka mēs esam šeit, ja, tad dotajā brīdī martā 2005. Gadā, tas ir šajā brīdī, kur šis stakings iet. Nu, var pelnīt stakingu, var izņemt ārā pēc tam šīs te, kad monēta iznāks, varēs izņemt ārā pirmām kārtām visdrīzāk šos te atalgojumus, nopelnītās monētas, un tad visdrīzāk kādas, nu, nezinu, nedēļu vēlāk visu to, ko jūs esat iesaikojuši. Parasti pa nedēļu notiek tādas lielas lietas, kas notiek pa nedēļu, ja, nu, notiek šis te kāpums uz leju, un šajā gadījumā kā VPPP, nekad tas arī nav atgriezies apkaļ uz augšu, un otro elpu pagaidām nav ieguvis vēl. Taču ne visās situācijās tā ir. Šajā gadījumā vairāk uz ko fokus. Tātad, ja mēs atskatāmies šeit sākumu, kas ir noticis, varat atnākt apskatīties, ko Solaxi mēģina tā kā uzbūvēt. Pats, protams, tokens jau ir kosmisks, un šīs zvaigznītes, kas laika lido gar acīm ņirbu un mirdz, ja, bet nekādu tādu baigo jauninājumu un milzīgu, teiksim, tehnoloģisku izrāvienu šeit neredzu. Kā es jau minēju, tātad sevišķi tie, kas bija pirmajos soļos, jūs zināt, ka šis vairāk ir mārketings, kurš palīdz sasniegt viņiem šo te lielo rezultātu. Un, protams, cilvēku klusā cerība, ka nu viņi kļūst miljonāri vienā naktī. Ja? Un šeit, protams, arī vairāk vai mazāk par to, kas tiek nodrošināts ar šo te risinājumu. Nu, jāsaka, atklāti šis projekts, kāpēc viņš vispār nonāca kriptomānijas, teiksim, uzmanības centrā, bija divi iemesli. Viens bija tieši tāpēc, ka viņš tika izveidots uz tās bāzes, kā mēs paši mācam
saviem teiksim, studentiem. Ja. Otra lieta, tātad viņiem ir mazliet vairāk kaut kāda ideja apakšā nekā vienkārši parasti tukša mīma monēta bez jebkāda risinājuma. Ja. Un te var arī redzēt, teiksim, ielikti tie saucamie attīstītāji soļi, ko viņi ir jau spēruši, tātad kādas lietas ir uzlabojuši, ja, tātad, kas ir noticis, tātad šeit 3. martā. Ja. Var, protams, arī palasīt sīkāk un vairāk, kas tieši šeit ir izdarīts. Vienīgā starpība ir tā, ka, ja jūs nesat, kā saka, pazīstams kripto tehno burbuļu pasaulē, tad jums lasot, protams, acis sagriezīsies šķērsām, un jūs domāsiet, par ko te vispār iet runa, kas ir L1, kas ir rollups un visas pārējās lietas. Ja? Bet nevajag satraukties, viss ir forši. Ja, kā redzat, tieši šajā brīdī kāds nopirka, tātad pirms 2 sekundēm atkal Solaxy, kā to var izdarīt, tātad spiežot šeit uz buy, pievienojot savu maku. Kā redzat, Best Wallet ir kļuvis super populārs pēdējā laikā, ērti lietojams gan telefonā, gan datorā. Mums ir par viņu 2, man liekas, video, kā viņi ievies dzīvē, MetaMask mūsu turbo, un tad visi pārējie maki zem šī apakšā. Ko jūs lietojat, tā ir absolūti jūsu tā kā izvēle. Ja nezināt, kā lietot digitālos makus, mums ir vairākas apmācības gan YouTube, gan arī, protams, pirmajos soļos, kā to paveikt, tā kā ar praktiskiem piemēriem, tā kā tādas visādas lietas. Viena no, droši vien, kas interesantākajām lietām, ko man cilvēki jautāja tieši pirmo soļu ietvaros, kripto pasākums iesācējiem draudzīgs vienas dienas seminārs, bija fantastiska diena, 7 stundas, pilnībā izpumpējos, ja godīgi jāsaka, bet te pašā laikā redzēju, cik gandarīti un priecīgi cilvēki ir. Atsauksmes, kādas mēs saņēmām pēc pasākuma, vienkārši fenomenāls, tāpēc, ja vēl gadījumā gribat ātri noķert šo visu pasākumu, uz kriptomāniju, zem semināriem neskatieties, zem kursiem, lūk, pirmie soļi kriptovalūtās, ja, tā kā dotajā brīdī šeit vēl ir pieejami, varat pievienoties un pat noķert ziemas zemo cenu, tādā veidā, un iespējams jau spērt savus pirmos soļus, jo pēc pirmajiem soļiem mums ir vesela karta izstrādāta, super soli pa solim, kur mēs aiz rokas jūs izvedam cauri šeit sarežģītajai kripto pasaulē, lai neiekristu un neuzķertos gan uz apmāniem, gan uz dažādām lietām, ko nevajadzētu, lai jūs spētu paši atnākt, atrast un izanalizēt šādus te projektus, lai jums nevajadzētu sēdēt YouTube 1000 stundas un klausīties kaut kādus mistiskos influencerus, kur jums mēģina iesmērēt kādu nākamo spožo lietu, kur beigās izrādās tāda nav. Ja, un tā tālāk, un joprojām tas viss pirmajos soļos, un pēc tam jau tālāk atkarībā, kur jūs vēlties virzīties. Kriptomānija šeit ar jums, lai, protams, jūs atbalstītu visā šajā ceļā. 7 gadu pieredze saspiesta, kā saka, izvēles labākais ielikt šajā te pirmajos soļos, un tas ir tieši tas, uz ko mēs šeit fokusējamies. Solaxy būs, nebūs, tad redzēsim, kāds būs iznākums šim te visam pasākumam. Protams, piesakojot viņu Twitterim, tur visādas labas lietas notiek, ja. Tā kā tur vajag apskatīties, piesakot šajā Telegram kanālam. Tas ir pirmā vieta, kur visādi jaunāko informāciju dabūt. Steikings joprojām normāls, jā, 147% gadā uz šiem te tokeniem. Protams, jautājums ir, vai tokenu cena turās un vai viņi sevi atpelna. Ja. Visāds tādas mažas nianses, par kurām mēs arī runājam šajos te pirmajos soļos. Starp citu, ja jūs pievienoties kaut vai šobrīd pirmajiem soļiem online kursam, ja, tad jums joprojām būs pieejams video ieraksts no šī te mūsu pasākuma, kas bija sestdien, kur 2 daļās šeit ir piesprāsts augšā. Tātad pats pasākums varat noklausīties, noskatīties, ja, tīt uz priekšu uz apakaļ. Arī tādas iespējas jums vēl pagaidām ir, jo pēc kaut kāda laika šis video tiek izdzēsts. Izdzēš viņu gan Facebook, ne mēs, bet tā viņš ir uztaisīts. Labi, liels jums paldies. Solaxy ir šeit, pārāk daudz šādas projekts mēs varam paigi netaisamies apskatīt šogad. Tāpēc ņemat, kas ir, saprotat, kas ir, mācieties kopā ar mums, vai sēžat 1000 stundas YouTube, ja jums nav ko darīt un jūtaties apjukuši un mēģināt ķert kaut ko un grābt. Labs ir, uz pozitīvas nots, pagaidām, čau!